Es tur biju mazliet ilgāk nekā drīkstēju uzturēties, un tad tāpēc mums nāk. Nu jā, to mēs nezinājām, tā kā drīkst tikai 15 dienas uzturēties. Jā, Krievijas iedzīvotāji var uzturēties par vīzu arī kaut ne tikai Krievijas. Vācieši un vispārējie, bet arī drīkst, jā, tur mēnesi vai divus. Bet tas, ko es gribēju izstāstīt, to mēs nezinājām, un plānojot to ceļojumu, mēs ieplānojām uz kaut kādām 20 ar kaut ko, manuprāt, dienām. Un tad mēs sākām meklēt, kuru mēs varam izceļot. Jo tev ir jāizbrauc ārā uz brīdi no valsts. Tas tur nemaksā dārgi, tur biļeti var pa 100 eiro turp atpakaļ. Un mēs bijām uz Malaiziju izceļojām, Kuala Lumpuru, un tad atceļojām atpakaļ tikai 3 dienas tur, un tad mēs varējām atkal uzturēties Taizemē. No jauna mums atkal bija jāsamaksā par vīzu, ko toreiz teica, ka tie bija kaut kādi $10, bet tie absolūti nebija $10, nu jau tie ir 30 vai kaut kas tāds. Nu jā, un tad es īstenībā, braucot turien, man bija cita vīzija pa Taizemi. Es gribēju dzīvot vairāk, nu varbūt nebija kāds, kas iesaka to īsto vietu. Es gribēju dzīvot uz neapdzīvotas salas, Bongalo un baudīt, nedarīt neko. Jo man neīpaši patīk ekskursijas, un kad ir daudz cilvēku, man tas nogurdina un nesagādā nekāds kaifs apskatīt tās vietas. Mēs bijām Puketā 8, laikam, naktis vai kaut kas tāds, no kurās mēs beigās aizbraucām prom, jo tas bija pilnīgi muļķīgi izvēlēties viesnīcu, kas bija 5-zvaigžņu viesnīca, un no tā nav nekādas jēgas, tāpēc, ka tur pret tevi izturās kā pret vienu no miljonus cilvēkiem, nav nekādas sirsnības, tā kā es nākamreiz braukt, es ņemtu varbūt kaut kādu mazāku, mīlīgāku, stipri lētāku, pat par 8 reizēm lētāku vietu. Un tāpadās tu visu laiku nesēdi tur uz vietas, un atšķirībā no Turcijas un visām pārējām, tur nav tāds all-inclusive, par ko cilvēki tur domā, nu tagad viss tur nav nekā, tikai brokastis. Nu, tas varbūt bija tas, uz ko es ieteiktu netērēt naudu noteikti uz viesnīcām, un tās salas man, es arī biju uz to salu, kur bija filmu pludmali filmēt. Tas bija diezgan drausmīgi, vai mēs bijām tādā laikā, kur bija... Cik tev forši ieteikumi? Nē, nu, tiešām, nu, tur vajag... Pirmkārt, mēs braucām ar ātrlaivu, tad, kad tie, kas brauc, skatieties, ar ko braukt. Viena tāda ātrlaiva, viņi brauc ātri un daudzās, lai... Un mēs daudzamies, un viena sieviete izslēdzās. Viņa tā... Desmaņā. Dievs. Jā, sāk klapēt viņu visu, tas puisis, kas bija viņa kopā, un galvenais neko nevar izdarīt, jo mēs pusceļā esam. Nu, beigās viņi tur leja ar ūdeni, viņi atjēdzās, izdzīvoja, paldies Dievam, bet viņi izkāpa ārā no tajā Phi Island, un tur viņi devās ar kuģi atpakaļ, jā. Bet nē, nu tā mums ātrlaiva, mēs jauni cilvēki, viss kārtībā, to mēs, bet es nezinu, jā, tur jāskatās, ar ko braukt. Un vēl viena lieta, ko es ieteiktu visiem tiem, kas saprot krievu valodu, jo mēs bijām tur vienā ekskursijā, jo mums viens no kolēģiem ļoti mīlēja ekskursijas, tas pateicoties viņam, mēs tur kaut kur vispār aizbraucām, jo atkal ar otru kolēģi mums labāk patīk vienkārši kaut kur pastaigāties. Bet tie, kas zina angļu valodu un krievu valodu, tad labāk izvēlēties gidu krievu valodā, jo krievu valodā, nu, tāpēc, ka mēs bijām, nu, pirmkārt... Jo man ir tieši pretēji. Jā, nu, es tieši izstāstīju. Kāpēc mums tā sanāca? Mēs bijām pirmajā ekskursijā, kur bija angļu valodā gids, bet tas bija vietējais taizemietis. Un krievu valodā tur ir kāds krieviski dzīvojošais un runāt normālā krievu valodā, kur varēja saprast. Tas taizemietis anglis runāja tā. You know, you go here, oh, to the left, oh, you to the left, you see the mountain of the great ocean. Bet pēc pāris dienām tu sāc saprast, ko viņš runā. Un pats tā jau stāds. Jā, un tu sāc domāt, kā viņš runā. Tā bija mūsu pirmā diena. Mēs, what kind of mountain? No, not the mountain. Then you go left and you go right. Okay.